pievērsties Vislatvijas autoceļu bedru kartei, ko mēs veidojam sadarbībā ar apdrošināšanas kompāniju BTA. Skatītāji, un kur automašīnas, tur ir lielceļi, kur ir lielceļi, vismaz Latvijā, tur ir daudz un pamatīgi bedru vai bedres, kā tur parasti ir ar tām galotēm. Nezinu, bet skaidrs ir viens, ka katrs, kurš iesūta mums uz mājaslapas adresīti, kura mums ir www.bedrukarte.lv, savas piefiksētās bedres piedalās kādā īpašā izlozē, vai ne? Jā, turklāt iknedēļas izlozē, un pirmā laimīgā jau ir noskaidrota, un mēs tāpēc vēlamies šodien sveikt Kristīni Mosoruku, kura 8. aprīlī iesūtīja mums informāciju par 4 bedrēm Kārļa Ulmaņa gatves sākumā. Un šobrīd mēs varētu arī apskatīties, kuras ir tās bedres, kuras Kristīna piefiksēja. Kur ir tāds sarkanais punkts, kur atrodas arī šīs te iepriekš minētās bedres. Jā, Kristīna, mēs apsveicam, apdrošināšanas polise ir tavā rīcībā. Es domāju, ka tā ir ļoti laba opcija, ka mēs varam ne tikai painformēt citus autobraucējus par tiem sliktiem ceļu posmiem, bet arī vienlaicīgi piedalīties izsolē un saņemt kasko bedres apdrošināšanas polisi. Jā, skatītāji, tātad tie, kas mums pārvietojas ar saviem spēkratiem, dara apmeklēt droši vien mājaslapas adresīti www.bedrukarte.lv un apskatīt, kur tad ir uz doto brīdi tās bedres gan Rīgā, gan visā Latvijā.